Sveiciens visiem, kas skatās šo video. Priecājos, ka jums interesē tamborēšana. Mēs tamborēsim kopā. Mums ir tamboradata un dzija. Kā mēs varētu zināt, kāda tamboradata ir nepieciešama dzijai? To skatās pēc biezuma. Uz tamboradatas man ir norādīts, ka ir 4. vai 3,5 izmēra tamboradata. Uz dzijas ir dažreiz norādīts, pārsvarā norāda ražotājs, kāda izmēra tamboradatas vai adāmadats ir nepieciešams, lai ar šādu dziju varētu adīt vai tamborēt. Šeit mēs redzam, ka ir no 4. līdz 4,5 izmēra tamboradats vai adāmadats nepieciešams. Tātad mēģināsim uztamborēt pīnīti. Es parasti sāku tamborēt šādi. Es uzlieku dziju. Šādi. Tad ar tamboradatu aizķeru šeit. Aizķeru pavadienu, izvelku cauri cilpiņai un pievelku ar īkšķi. Un pirmā cilpiņa mums ir gatava. Nākošo cilpiņu mēs veidojam aizķerot tamboradatu un izvelkot cauri cilpiņai. Ar pirkstiem pieturam pīnīti, kas mums veidojās, un turpinam veidot cilpiņas. Iesākumā droši vien, kad ir jāpietur pie katras izveidotās cilpiņas, tā ir vieglāk nokontrolēt. Kad jau būs iemācījies veidot pīnīti, pēc tam jau var vienkārši vilkt cauri pavadienu cilpiņām. Tā mums ir uztamborēta pīnīte. Pats pirmais stabiņš, ko iemācās tamborēt, ir īsais stabiņš. To mēs tamborējam uz augšu. Lai tamborētu uz augšu, mums vajag vienu papildus cilpiņu. Pirmajā variantā, kā tamborē īsos stabiņus, šeit ir paraudziņš, kā izskatās īsie stabiņi uztamborēti. Labā puse un kreisā puse. Sanāk ļoti gludi. Un tā. Mums ir viena gaisa cilpiņa uz augšu. Un tagad iepriekšējā cilpiņā mēs duram tamboradatu zem cilpiņas, aizķeram, izvelkam un satamborējam. Duram zem pīnītes. Nesanāca. Mēģinam tā
vēlreiz. Duram zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Duram zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Duram zem pīnītes, aizķeram, izvelkam un satamborējam. Mums augšā veidojas glīta pīnīte. Nākošā kārta. Un tā mēs tamborējam līdz šīs pīnītes sākumam. Duram tamboradatu zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Duram tamboradatu zem pīnītes, tā kā sanāk 2 pavadieni ir virs un 1 ir apakšā. Aizķeram, izvelkam, satamborējam. Duram zem pīnītes, aizķeram un satamborējam. Duram zem pīnītes, aizķeram, satamborējam. Tā mēs tamborējam pirmo kārtu ar īsajiem stabiņiem. Duram zem, aizķeram, satamborējam. Duram zem, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Duram zem, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Tūlīt mēs būsim iztamborējuši pirmo kārtu. Un mēs esam tikuši līdz galam. Un šobrīd mums sanāk šāda pirmā rinda notamborēta. Pīnīte augšā. Tālāk mēs apgriežam tamborējam un tamborējam otro kārtu
ar īsajiem stabiņiem. Mums atkal ir viena gaisa cilpiņa nepieciešama uz augšu. Tāpat kā pirmajā kārtā, mēs tamborētu duram zem pīnītes. Ieduram, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Ieduram zem, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Ieduram zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Ieduram zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam. Tā ar pirkstiem pieturot tamborējam. Mēs tamborējam otro kārtu ar īsajiem stabiņiem. Tā mēs esam iztamborējuši 2 kārtas un mums veidojās šāds raksts. Tātad galā mēs apgriežam tamborējumu un viena gaisa cilpiņa un durot zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam, durot zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam, durot zem pīnītes, aizķeram, izvelkam, satamborējam, un tādā veidā mēs tamborējam 3. kārtu ar īsajiem stabiņiem. Mums sanāk šādi notamborēt 3 kārtas. Kā mēs varam redzēt paraudziņā, mums veidojas līdzīgs tieši tāds pats tamborējums. Nākošajā video es jums parādīšu, kā tamborēt vēl 2 variantus ar īsajiem stabiņiem un kāds raksts sanāk. Paldies, ka skatījāties!